Nesāc mājaslapu bez plāna. Mūsu gadījumā, mājaslapas izstrādes gadījumā, šis plāns būs UI UX dizaina izstrāde. Tad pastāstīšu, ko mēs šajā video apskatīsim. Apskatīsim, kāda ir atšķirības starp UI un UX, kāda ir to nozīme veidojot mājaslapu, parādīšu sliktos un labos piemērus, pastāstīšu par dizaina izstrādes procesu, parādīšu rīkus, ko izmantosim un pastāstīšu par tendencēm. Ķersimies klāt. UI nozīmē user interface, jeb lietotāja saskarne, un tā ir saistīta ar visu vizuālo, ar ko lietotājs miedarbojas. Piemēram, pogas, ikonas, izvēles, krāsas, fonts. Tas koncentrēs uz estētiku un vizuālo izkārtojumu, lai tavas mājaslapas lietošana būtu vizuāli estētiska un pievilcīga. Savukārt UX nozīmē user experience, jeb lietotāja pieredze. Šī pieredze aptver visu lietotāju ceļu, miedarbību ar produktu vai pakalpojumu. Tas ietver lietošanas ērtumu, funkcionalitāti, efektivitāti, labi izplānot lietotāju pieredzi, nodrošina lietotājiem labu pieredzi tavā mājaslapā. Tad vēlreiz galvenās atšķirības. UI, jeb user interface, nozīmē viss vizuālais, ar ko tavs lietotājs saskars, ko viņš redz, kur viņš klikšķina, ko viņš lasa. Un UX nozīmē lietotāju pieredzi, emocijas, jeb sajūtas, kādās viņš atrodas, kad viņš apmeklē tavu mājaslapu un iedarbojās ar to. Sāksim ar dažiem sliktiem piemēriem. Šī ir mājaslapa blinky.com, kur tu vari iegādāties dažādus Halloween atribūtus un visādas rotaļlietas. No UI viedokļa viņa ir tādas dizaina nekonsekvence, bieži vien, teiksim, ir balts pogas un tās krāsiņas daudz visādas, kas, tad, teiksim, pats uzraksts viņš ir diezgan grūti izlasāms, tāpēc, ka tur ir tādas, kā ar neona gaismiņām riņķī viss, bet viņš kļūst tāds miglains mazliet. Un šeit, kā tu redzi, tas baltais uzraksts gan izvēs sakrīt ar to foniņu un saplūst kopā, un it kā tu izlasīt vari, bet saprast, ka tur ir kaut kas jāspiež, tad, kad strīpa parādās, tad var, bet ir grūti salasīt. Nu, nav tā kā ērti un saprotami uzreiz. Un pati tā lapa arī izskatās tāda mazliet novecojusi. Šī ir mājaslapa papersource.com, kur tu var iegādāties dažādas papīra izstrādājumus. Un šeit tā galvenā ķibele ir šausmīgi daudz informācijas un neskaidrs, saucamais call to action, jeb aicinājums uz darbību. Kad tu atrod lapu, tev ir ļoti daudz informācijas, ļoti daudz bildīšu, ļoti daudz teksta, un nav tāds skaidrs virziens, kas tev īsti ir jādara, ko tu nāc šeit meklēt, kur tev jādodas. Te ir ļoti daudz krāsainu podziņu, kalendāri, tur dāvanu kartes, vēl kaut kas. Visticamāk, ka visas šīs te podziņas aizved uz vienu to pašu veikalu, bet viņas ir ļoti dažādas un tā kā nekonsekvences, un te ir grūti saprast, uz kuriem tev īsti jādodās, lai tu atrastu to, ko tu vēlies. Un arī tas meņu ir vienkārši milzīgs, tā ka tu atver, paskaties, un tur ir tik ļoti daudz visa kā, ka tu vienkārši apjūc un apmulst un nesaproti, ko darīt. Un šeit savukārt ir kāda finanšu konsultantu mājaslapa, kurā savukārt ir pārāk maz informācijas. Te praktiski pirmajā lapā nav nekādas informācijas. Tev nav skaidrs, ko šie te Global Reach Specialist Expertise, tā nav skaidrs no pirmā uzreiz, ko viņi īsti dara, ko tu šeit vari iegūt un ko tev darīt tālāk, ja tepat nav īsti nekāds call to action. Te ir vairāk informācijas par kaut ko, kas īsti nav skaidrs, kas tas ir. Un tu atrod šo te lapu, tu pat īsti nesaproti, kas ir tas, uz ko tu esi atnācis, ko tu te vari iegūt. Nav skaidrs, nav lietotāja pieredzes, ko tev tālāk darīt. Un apskatīsim arī dažus labos piemērus. Dropbox mājaslapas pieliku pie it kā labajām pieredzēm, kas ir vizuāli estētiski tāda skaista pievilcīga mājaslapa, bet
Tāpat laikā es paskaidrošu, kas ir tādas lietas, kas tomēr ir mazliet traucējošas no UX, jeb no lietotāja pieredzes viedokļa. Teiksim, šeit uzreiz ir skaidrs, plus mīnus, ko tu vari dabūt. Un uzreiz vari piereģistrēties, doties uz vietu, kur tev nepieciešams. Un ir ļoti daudz šo animāciju, un šis ir tas viens no elementiem, kas no lietotāja pieredzes viedokļa ir ļoti mulsinošs. Šī lapa apstājas, un tu turpini scrollēt, bet tev scrollēs tikai teksts. Un tas ir tā kā īpaši priekš vecākiem cilvēkiem, tas ir ļoti mulsinoši, ka tev pēkšņi lapa apstājas un vairs nescrollējas. Un bīdi, bet nekas nenotiek. Kaut kur teksts kustās. Tā kā pārāk daudz animāciju arī nav gluži labā praksa. Tas animācijas jau ir tāda diezgan ekstra. Labāk saglabāt viņu tādu mierīgāku un saprotamāku to lapu. Bet, kā redz, salīdzinot, teiksim, ar iepriekšējām lapām, ko mēs apskatījāmies, šī ir daudz tāda vizuāli pievilcīgāka un dizains ir konsekventāks. Tagad arī samērā daudz vairāk informācijas kā pārējos, bet viss ir diezgan saprotami un skaidri. Vēl kā labo piemēru parādīšu vienu no mājaslapu, vienam no rīkiem, ko mēs izmantosim, būvējot mājaslapu, kur viss ir tādā minimālismā ieturēts, nav nekādu ļoti daudzo animāciju un ļoti daudzo krāsu, viss ir tāds mierīgs, vienā tonī ieturēts. Bet tāpat laikā priekš tiem, kas šo te rīku lieto, varbūt ne tev šobrīd, bet priekš tiem, kas šo te rīku lieto, viss ir skaidrs un saprotams, ko tur var iegūt. Un cik tas maksā un kur pieteikties. Un te vēl viena mājaslapa designcourse.com, kur arī ir 2 galvenie produkti, 2 kursi, UI, UX kurs un CSS kurs. Par CSS mēs vēl parunāsim, kas tas ir un ko ar to dara. Un tas ir par to vēlāk. Bet tātad mājaslapā uzreiz 2 galvenie kursi, kas ir apgūstami, un tu uzreiz var pieteikties, un nav nekādas liekas informācijas, ir atsauksmes, un ir pats veidotājs, un viss ir diezgan skaidri un saprotami. Tad lietotājiem draudzīgs dizains ir saistīts ar skaidru navigāciju un pārdomāt izvietotām šīm te call to action pogām, un tādu minimalistisku pieeju, un savukārt slikti dizaini bieži vien ir pārblīvēti un nesniedz skaidrus tos vizuālos norādījumus, kur tev būtu jādodās un kas jādara. Tad dizaina izstrādes process ietver šādus te 4 posmus, kas ir lietotāja izpēte, personas un scenārija veidošana, prototipēšana un testēšana. Mūsu gadījumā šī lietotāja izpēte varbūt nebūs tik plaša, kā tā būtu tādā profesionālā UI, UX dizaina izpētes procesā, jo tu būvē mājaslapu viens pats, bet mēs viņu tomēr veiksim, lai tev būtu lielāka izpratne par to, kas ir tavs lietotājs. Šie personas scenāriju veidošanu mēs veidosim arī lietotāju ceļa kartes, lai tu vari saprast, kāds ir šis ceļš tavam klientam, tavā mājaslapā, kādas ir nepieciešamās lapas, kas ir vajadzīgas attiecīgi, un kā nodrošināt šo ceļu tādu skaidru un saprotamu. Un wireframing un prototipēšana, teiksim, veidojot tādu profesionālu dizainu pirms mājaslapas izstrādes, šāds aģentūras bieži vien, bet parasti notiek tā, ka šis dizains tiek izstrādāts, prototips tiek izstrādāts vēl nesākot vispār kodēt mājaslapu, kad tu vari jau tā kā vizuāli visu redzēt, un ir pat prototipi, kur tu vari klikšķināt jau un iztestēt un dot lietotājiem testēt šo te prototipu un attiecīgi dabūt feedbacku un pēc tam veikt uzlabojumus, un tad, kad jau ir šis gatavais prototips, dizaina prototips, tad šo te pārlikt un uzbūvēt kā mājaslapu. Savukārt mūsu gadījumā tev nebūs tik daudz laika
ko šim veltīt un tik daudz resursu. Līdz ar to mums šī prototipēšana saplūdīs jau kopā ar mājaslapas būvēšanu, bet mēs izmantosim tādus rīkus, lai tev nerastos situācijas, kur tev pēkšņi viss ir jāpārbūvē vai jāpārtaisa vai tur jāpārliek katra poga, jo tas ir kaut ļoti neefektīvs laika izmantošana. Ļoti neefektīva laika izmantošana. Tāpēc mēs izmantosim rīkus, lai tev šis būtu tomēr vienkārši, bet tāpat laikā tev nebūtu jāuztais ļoti apjomīgs šis dizaina izstrādes process, un pēc tam viss vēl jāpārtaisa vēlreiz mājaslapā. Mums šī wireframing un prototipēšanas fāze saplūdīs kopā ar mājaslapas būvēšanu. Un līdz ar to šī testēšana jau notiks jau tavā mājaslapā, kas jau būs uzkodēta. Nestraucies, tev nebūs jākodē, tev nebūs jāraksta kods. Varbūt mazliet drusciņi, bet es tev parādīšu priekšā visu, kas jādara. Un šī testēšana notiks jau, tu varēsi parādīt kādiem lietotājiem savu mājaslapu, un viņi tev dos feedbacku, kā uzlabot kaut kādas atsevišķas lietas, un to mēs arī iesim cauri un pastāstīšu, kā tas notiks. Iterācijas tas savukārt nozīmē šo uzlabojumu ieviešanu. Savukārt viens no galvenajiem rīkiem, ko mēs izmantosim šajā izpētes fāzē, būs Figma, kas ir dizaina veidošanas rīks, kurā šeit tu redzi nelielu prototipu vienam darbam, ko es taisījis. Tas tāds ļoti maziņš darbiņš, maza aplikācija, bet tur nav nekāda daudz elementu, nav nekāda daudz krāsiņu. Bet šeit tu redzi to vidi, kurā tas viss notiek, bet mēs netaisīsim šādu te prototipu, kuru tu vari arī klikšķināt un skatīties, kā viss notiek. Mums nebūs tik daudz laika, ko veltīt šeit dizaina izpētes fāzei, lai tu tiktu līdz mājaslapai tomēr saprātīgā laika periodā. Bet šajā te vidē mēs uztaisīsim šīs saucamās lietotāja ceļu kartes. Un es tev parādīšu, nesagad, bet tad, kad mēs ķersimies pie lietotāja ceļu kartēm, es tev parādīšu, kā to šajā programmā izdarīt. Un īsi un ātri par dažām tendencēm, kas bieži vien parādās modernajos dizainos un par ko ir vērts piedomāt iespējams, un ka mēs arī pievērsīsim uzmanību. Tad bieži vien var redzēt, kad ir iespēja pārslēgties no tumšā uz gaišo režīmu mājaslapā. Šis varbūt mums kursā būs kā bonusiņš, jo tas tomēr prasa laiku šādu izveidot. Bet, ja būs tāda vēlēšanās, iespējams, mēs šādu sadaļu uztaisīsim. Tad vēl viena no tendencēm ir neomorfisms, jeb šīs te pogas un kartītes, tāda kā vizuāli saplūst ar dizainu. Un vēl viena tendence ir saucamais voice UI, jeb lietotāja pieredze, kad tu lieto mājaslapu vadot ar balsi. Un, lai tu šādi varētu vadīt mājaslapu ar balsi, ir ļoti svarīgi, lai tava mājaslapa būtu pareizi strukturēta. Ja tu iespējams vēl nezini, kas ir HTML, HTML ir kods, kas strukturē mājaslapu, un tur ir elementi, tā kā virsraksti, rāmīši un visādi, par to mēs vēl runāsim. Bet, ja tava mājaslapa nav pareizi strukturēta, šis HTML, tad viņi ir ļoti grūti vadīt ar balsi. Jo šis te pārlūks nesaprot, kas ir tie elementi, ar kādiem tu esi uzbūvējis savu mājaslapu. Teiksim, tu virsrakstus sāc pēkšņi lietot nevis kā virsrakstus, bet tu domā, es vienkārši šita gribu lielāku tekstu, tāpēc es te ielikušu H2 vai H3, vienalga. Bet, ja tu nesaproti, par ko es runāju, mēs par to vēl runāsim. Bet, teiksim, tu mēģini palielināt tekstu, vienkārši izmantojot virsrakstu tagus, un līdz ar to šis te balss vadība arī domā, ka tu šajā vietā, kur tu esi vienkārši palielinājis tekstu, ka tas ir virsraksts. Un viņš šo te visu nolasa kā virsrakstu. Bet visas nianses tā nebūs jāapgūst. Galvenais mums būs jāsaprot, ka mums mājaslapa ir jābūvē strukturēti pareizi. Un vēl kāda no tendencēm ir, patiesībā tā nav tendence, tas ir labā prakse, ka mājaslapā tiek ieturēts tāds minimālisms,
un viņi nav pārbāzti, nav pārāk daudz visa kā. Ir svarīgākā informācija, lai lietotājiem ir skaidrs, uz kurien doties, un viss ir samērā vienkārši un pārskatām. Tā kā šodien mēs apskatījām, izpētījām, kas ir UI un UX un to nozīmi, un tālāk ķersimies klāt jau praktiskām lietām.